Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Israel.Alīna. Šodien mēs esam Jeruzālemē un runāsim par 10 lietām, ko jums nevajadzētu darīt šeit Izrēlā, lai maksimāli izbaudītu savu ceļojumu un neiekristu nepatikšanās. Tātad, ja esat gatavi, sāksim! Pirmais. Nebaidieties no karavīriem. Lielākā daļa no viņiem ir jauni izrēlieši vecumā no 18 līdz 22 gadiem, kuri pilda obligāto militāro dienestu. Patiesībā, ja jūs palūksiet, daži no viņiem pat nofotografēsies ar jums. Pajautāsim šeit, vai kāds nofotografēsies ar mani? Aiziet! Sveiki! Vai jūs varat nofotografēties ar mums? Kurš vēlas nofotografēties? Sveiki, Brazīlija! Mūsu otrais nē ir neģērbties nepiemēroti. Ko tas nozīmē praksē? Ikdienā Izrēlā jūs varat ģērbties kā vien vēlaties, bet apmeklējot svētas un reliģiskas vietas, ir jāģērbjas pieticīgāk. Praksē kristīgās vietās ir jāapsedz pleci un ceļi. Tas nozīmē, ka īsas piedurknes un garas bikses vai garas vārki gan vīriešiem, gan sievietēm ir pietiekami. Apmeklējot jūdu svētvietas, arī vīriešiem jāapsedz galva, piemēram, pie ķēniņa Dāvida kapa un raudu mūra. Forši ir tas, ka tur uz vietas ir pieejama kipa, ko var aizņemties, tāpēc vienkārši paņemiet to turpat uz vietas. Un vietas, kurās apģērba prasības ir nedaudz stingrākas, ir musulmaņu svētvietas, kur sievietēm tiešām jāapsedz mati un jāvalkā garas piedurknes. Tāpēc cienīsim Izraēlas svētās vietas un ģērbsimies atbilstoši. Trešais punkts. Neveiciet depilāciju pirms ieiešanas Nāves jūrā. Kāpēc? Tāpēc, ka Nāves jūras sāls ir ļoti koncentrēts un tas kairina jebkuru brūci, kas jums ir uz ādas. Tātad, ja jūs veiksiet depilāciju jebkurā ķermeņa zonā, tajā pašā dienā vai iepriekšējā dienā, tā būs visai nepatīkama pieredze. Tāpēc jūs varat veikt depilāciju apmēram 2 vai 3 dienas pirms savas vizītes pie Nāves jūras. Numurs 4. Neaizmirstiet kaulēties tirgos. Šeit, draugi, kaulēšanās māksla ir tūkstošiem gadu sena. Un jūs varat redzēt visas šīs veikalus šeit. Gandrīz nekam nav norādītas cenas. Tāpēc nāciet, jautājiet cenu un kaulējieties, jo jūs varat iegūt lietas daudz lētāk. Tas attiecās uz tirgiem, bet ne visur var kaulēties. Tāpēc atcerieties, ka tirgos tiešām var kaulēties, bet veikalos, īpaši tajos, kur cenas ir norādītas, tas ir daudz grūtāk, bet nav slikti pamēģināt. 5. punkts. Neaizmirstiet par šabatu. Sestdienu, atpūtas dienu jūdaismā. Šeit, Izrēlā, nedēļas nogale ir piekdienā un sestdienā. Tāpēc piekdiena, sākot no saulrieta līdz sestdienas saulrietam, liela daļa lietu Izrēlā ir slēgtas. Piemēram, tirzniecības centri, veikali, daži restorāni un arī sabiedriskais transports nestrādā. Tāpēc, kad jūs brauksiet uz Izrēlu, ļoti rūpīgi plānojiet savu sestdienu, lai nenonāktu nepatīkamā situācijā un neatnāktu uz vietu, kas ir slēgta. Tāpēc, piemēram, sestdienā plānojiet apmeklēt kristiešu vietas. Ja jūs vēlaties apmeklēt Palestīnas pašpārvaldi vai Nāves jūru, meklējiet kādu vietu, kas tiešām ir atvērta un darbojas. Un šeit, draugi, Izrēlā svētdiena ir pirma diena nedēļā, tāpēc svētdienā viss jau ir atkal atvērts un sāk darboties. 6. punkts. Neizrādiet necieņu vietējām reliģijām. Izraēlas zeme ir svēta kristiešiem, musulmaņiem un ebrejiem, un šeit dzīvo daudz reliģisku cilvēku. Tāpēc, kā jau sākumā minējām, apmeklējot reliģiskas vietas, mums jāvalk piemērots apģērbs. Arī ebreju reliģiskajās vietās sestdienās nedrīkst fotografēt ne pašas vietas, ne ortodoksālos cilvēkus. Un arī liela daļa reliģiskās sabiedrības nepieskaras pretējam dzimumam. Tāpēc, kad Izrēlā redzat reliģisku cilvēku, neiet uzreiz dot roku vai apskaut,
bet gan pasakiet šalom no attāluma, vai vispirms pajautājiet, vai drīkst. Ir ļoti svarīgi, lai arī vietējie iedzīvotāji būtu laimīgi. Cilvēkiem šeit ļoti patīk turisti, tāpēc cienīsim arī vietējos iedzīvotājus. Turpināsim! Septītais punkts. Neķeriet taksi uz ielas. Daudzi taksometru vadītāji šeit Izrēlā, ieraugot turistus, var noteikt daudz augstāku cenu. Tāpēc izvairieties no šīm neērtībām un izsauciet taksometru izmantojot lietotni. Šeit Izrēlā ir vairākas lietotnes taksometru izsaukšanai, tostarp Get. Tiem, kas ir pieraduši pie Uber Brazīlijā, diemžēl Uber šeit Izrēlā nedarbojas. Ja jūs izsauksiet taksometru izmantojot Uber lietotni, atbrauks taksometrs, bet tikai daži taksometri ir reģistrēti šajā sistēmā, tāpēc es tiešām iesaku izmantot Get. Astotais punkts. Neatstājiet visu uz pēdējo brīdi. Kad jūs plānojat savu ceļojumu uz Izrēlu, sakārtojiet visu dažus mēnešus iepriekš. Kāpēc? Tāpēc, ka ja vēlaties doties konkrētā grupas braucienā, pārliecinieties, ka tajā ir vieta. Un ja jūs nolēmjat doties patstāvīgi, iepriekš visu saplānojot, jūs varat rezervēt to gidu, kur vēlaties, un viesnīcu ar labākām cenām un pieejamību. Tātad, draugi, organizēsimies pēc iespējas agrāk. 9. punkts. Neaizmirstiet atstāt dzeramnaudu. Izrēlā ir daudz restorānu un ļoti garšīga ēdiena. Taču šeit ir pieņemts pēc maltītes atstāt no 10 līdz 12% dzeramnaudas. Protams, ja jums patika apkalpošana. Desmitais punkts. Neaizmirstiet par piemiņas dienām. Šeit Izrēlā mums gadā ir 2 tādas dienas. Viena ir Holokausta upuru piemiņas diena. Otra ir terorisma upuru un kritušo karavīru piemiņas diena. Tās ir sēra dienas. Un šajās dienās skan sirēna un visa valsts apstājas. Tāpēc, ja jūs šajās dienās atrodaties Izrēlā, cieniet arī Izrēlas tradīcijas un tās upurus. Un ja kāds vēlas uzzināt šos datumus, tie tagad ir redzami šeit augšā. Un tagad es vēlos jūs aicināt piedalīties kanāla Israel.lina grupas braucienā, kur arī es būšu gide. Visa informācija un cenas ir mūsu mājaslapā www.israel.lina.com.br. Saite ir šeit aprakstā un arī pirmajā komentārā. Liels bučus, tiekamies šeit YouTube un arī šeit Izrēlā.